Labdien! Mani sauc Natālija Konopeļka un es esmu otra kursa studente telekomunikācijas fakultāte. Un es gribu šodien apskatīt tēmu trafiks. Galvenas definīcijas. Trafiks ir resursu aizņemtības mērs. Resurs ir fiziski vai konceptuāli identificējams tīkla elements, līnija, kanāls, serveris vai lielums, kura funkcija ir viennozīmīgi noteiktas un kura aizņemtība ir nosākāma. Divu stāvokļu resursam tie ir divi pretēji stāvokļi resurs brīvs, ko apzīmēsim ar 0, vai arī resurs ir aizņemts, vieninieks. Daudzstāvokļu resursam resursa aizņemtības pakāpe var tikt gradēta ar parametru xnt pakāpe. Šeit mēs apskatīsim modeli, un modeli sastāv no serveri, kur veidojas visus datus apstrādē, un ar klientu pienākšanas intensitātes vērtību, tas ir lambda, un apkalpošanas intensitātes vērtību, tas ir mi. Formulas un lielumi. Trafika intensitāte ir apskatāmajā laika intervala resursa vidēja aizņemtības vērtība. Pirmā formula, tas ir rho, un tas apzīmējums trafika intensitātei, un kur x it laika intervals, tas ir tāds parametrs xnt pakāpe, un t tas ir rezervētais laiks. Ja n vienāds ar 0, tad resurs ir brīvs, un ja n lielāks par 0, tad resurs ir aizņemts. Vēl ar rho apzīmējam formulu, kas nozīmē servera noslogotību, un tas ir lambda dalīts uz mi. Lai uzzināt vērtību lambdai un mi, mēs k dalam ar t, kur k tas ir pieprasījuma skaits un t tas ir rezervētais laiks. Un vēlreiz pateicu, ka lambda tas ir klientu pienākšanas intensitātes vērtība un mi tas ir apkalpošanas intensitātes vērtība. Un pēdējā formula tas ir u, vienāds ar rho reiz t, un tas ir trafika apjoms. Trafika apjoms ir apskatāmajā laika intervala resursa vidējas aizņemtības vērtības un laika intervala reizinājums. Trafika apjoma mervanība vienmēr ir laiks. Tagad apskatīsim piemēru. Apskatīsim situāciju, kura resurs būs Narvas un kiosku un to klientu apkalpošanu. 10 minūšu laika intervala un novērojums veikts ik pēc minūtes. Šeit mēs redzam histogrammu, x asi tas ir laiks 10 minūtes, un y asi tas ir klientu skaits. Un tagad mēs redzam, ka pirmā minūšu intervāla tas ir 1 klients, otrā minūšu intervāla tas ir 2, trešā arī 2, ceturtā 3, piektā arī 3, sestajā vispār nebija klientu, 7. arī, 8. 1, 9. arī 1 un 10. atkal nebija klientu. Un tagad mēs varam nelielu secinājumu un tā izreikināt pēc formulas klientu pienākšanas intensitāte un apkalpošanas intensitāte un arī servera noslogotību. Un tas sanāca, ka kopumā 10 minūšu laika pienāca 7 klienti un 2 no 10 laika momentiem termināls bija brīvs. Un sanāca, ka lambda vienāds kā ieejas dalīts ar t, tas būs 7 dalīts uz 10, un tas būs 0,7 gabalu minūte, un mi tas ir kā izējas dalīts uz t, tas ir vienāds 7 dalīts uz 8 gabalus minūte, un tagad mēs varam izreikināt servera noslogotību, un tas būs lambda dalīts uz mi, 0,7 dalām uz 7,8, un tas būs 4/5, un sanāca, ka tas ir 0,8, jeb 80%. Un tad paldies par uzmanību. Viss.